Sveiki visiem, bet šodien mēs nerunāsim tikai par to, kā pasūtīt preci. Tas jau ir tāda zināma procedūra sistēmā, bet ir arī dažas jaunas lietas, kuras ir izstrādātas jau kādu laiciņu atpakaļ, bet neesam pastāstījuši varbūt plašākai publikai, tāpēc mēs par to šodien arī vēlamies parunāt. Tā būs pasūtījuma pārvaldība un iepirkuma pieprasījumi, kuru iespējams daži no jums nav lietas kursā par šīm funkcionalitātēm. Ok, tad sākam. Tad šodien, kas mums ir plānā, tātad, kas veido materiālu iztrūkumu vispār noliktavā, no kurām pusēm vispār var veidoties iztrūkums, tātad par iepirkuma pieprasījumiem parunāsim, par iztrūkstošo preču pārskatu īsi parunāsim, pasūtījumu pārvaldībai veltīsim vairāk laika un pasūtījumu piegādātājiem. Tas, kāpēc vispār veikt pasūtījumus piegādātājiem sistēmā, jo ir vēl arvien arī vairāki uzņēmumi, kuri to ir pieraduši darīt e-pastos un pa telefonu. Protams, iepirkējiem tas ir ērtāk, varbūt līdz kādam brīdim, bet labāk to ir veikt sistēmā, un tas nodrošina tādu ražošanas nepārtrauktību, tātad līdz ko iepirkējs veido sistēmā pasūtījumu piegādātājam, viņš, protams, ievada iekšā, no kāda piegādātāja tas tiks pirkts, ko pirks, kādā daudzumā, un arī tiek tas, kas ir viens no svarīga informācija, kad plānots saņemt. Un šo informāciju uzreiz tad arī redz visi pārējie sistēmas lietotāji, kuriem ir piekļuve vai nu pasūtījuma modulim, vai arī, ja caur citām vietām sistēmā ražotāji to redz ražošanas pasūtījuma status atskaitē un klientu pasūtījumu, tie, kas iepērk un pārdot tikai, tie savukārt redz artikulu sarakstā, ja ir pasūtīts, tātad nav jāiet pie iepirkēja ar jautājumu, kad būs. Ja, tātad tas arī samazina komunikāciju un lielāka skaidrība. Samazinātas piegādes izmaksas savukārt nozīmē to, ka tad, kad mēs veicam pasūtījumu sistēmā, mēs varam arī redzēt, kas vēl pie šī paša piegādātāja var tikt sagādāts, un tādā veidā mēs varam pie piegādātājiem jau veidot tādu pilnīgāku pasūtījuma grozu, un samazināt, piemēram, izmaksas uz piegādes, uz transportu pēc iespējas vairāk no viena piegādātāja sagādājot. Ir arī mazāk kļūdu, kad, piemēram, tiek pasūtīts, bet, piemēram, pasūta uz decembri, bet ražotājiem jau vajag novembra beigās, un ražotājs grib ražot, un piegādātājs saka, bet es pasūtīju, un izrādās, ka par vēlu ir pasūtīts. Tātad samazina arī kaut kādas šīs nesakritības un kļūdas. Un galvenais jau patiesībā tas ir par un ap statistiku, kas arī veidojas, jo, piemēram, ja jūs veicat pasūtījumus piegādātājiem sistēmā, tad jūs arī pēc tam varat redzēt, kuri piegādātāji cik ātri piegādā, kuri parasti kavē, un tad jūs arī varat saprast, varbūt ir kaut kādi piegādātāji, ar kuriem nesadarboties, kuri parasti kavē. Tāpēc tie ieguvumi ir daudz un dažādi, katrs jūs varat savu atlasīt, un, protams, arī ievadot pasūtījumu piegādātājiem sistēmā, tad, kad atnāk šī prece uz noliktavu, tad noliktavas pārzinim nav jāpārvada vēlreiz šī prece, manuāli jāsaklikšķina šie artikuli un daudzumi, vienkārši no pasūtījuma piegādātājiem ar 3 punktes darbību izsaucot, veidot saņemšanu, prece tiek saņemta noliktavā. Tas arī tātad kādam citam cilvēkam šis preču un saņemšanas, ievadīšanas darbiņš tiek samazināts. Nu, lūk, kas tad veido materiālu iztrūkumu noliktavā? Noliktavā mums materiālu iztrūkumu veidot var minimāli atlikumi, ja mēs tādus esam definējuši, pēc tam mēs arī par to visu paskatīsimies tālāk, kā tas viss izskatās sistēmā. Klientu pasūtījumi iztrūkumu noliktavā veido tajā brīdī, ka jūs vienkārši pērkat un pārdodat, nevis kaut ko ražojat, un tad jums ir jāiepērk kaut kas, lai varētu klientam nosūtīt. Tad ir ražošanas pasūtījumi, visi izējmateriāli, kuri ražošanā ir kā izējvielas,
tās ir jāsagādā iepirkējam. Tātad, apstiprinot ražošanas pasūtījumu, veidojas pieprasījums iepirkējam iepirkt izēvielas, un iepirkuma pieprasījums šis tas jaunais reģistrs, par kuru mēs arī parunāsim. Minimālie noliktavas atlikumi. Minimālais noliktavas atlikums var tikt definēts uz visu uzņēmumu, tad, ja mēs to ieliekam artikulu kartiņā, laukā minimālais atlikums, vai arī noliktavas modulī, iestatījumā noliktavas min-maks, mēs varam kaut kādiem artikuliem izveidot minimālos atlikumus uz konkrētu noliktavu. Un maksimālais atlikums tas nozīmē to, ka iepirkējam tiek pateikts, par cik vienībām vairāk nevajadzētu pirkt. Protams, sistēma, nu, teiksim tā, nebļauj tad, ja tiek iepirkts vairāk, bet tas ir vairāk informatīvi, jo ir kaut kādi minimālie pasūtījuma atlikumi, kur varbūt nopērkot 2 pakas tiek pārkāpts šis maksimālais atlikums, bet tas ir tas ieteicamais maksimālais atlikums, kas būtu jāsagādā. Klienta pasūtījums savukārt, kā jau es minēju, tātad, ja mēs pērkam kaut kādu preci, kuru mēs neražojam, bet tikai iepērkam un pārdodam, tad veidojas iztrūkums, un šo iztrūkumu mēs ļoti labi varam menedžēt un redzēt artikulu sarakstā. Jā, tad mums ir kaut kāds atlikums noliktavā, un rezervēts ir 30, jo klienta pasūtījumā ir 30 vienības pasūtītas, un pieejams mums ir vairs tikai 6. Tātad nav vairs pieejams 36. Tas nenozīmē, ka sistēmā šī rezervācija ir ļoti cieta, un nākamajā klienta pasūtījumā mēs to nevaram nosūtīt. Bet tādā informatīvā līmenī mēs jau redzam, ka daudzums tiek rezervēts, un ja būtu atlikums 0, tad pieejams būtu -36. -30, es atvainojos, -30, un tajā brīdī jau vajadzētu sūtīt pasūtījumā piegādātājiem šīs 30 vienības. Tas ir klienta pasūtījums, kā veido iztrūkumu. Nu, lūk, un ražošanas pasūtījums savukārt, tātad mums ir produkts, kuru mēs ražojam. Produktam ir recepte, kurā ir ieejošie artikuli, un šie ieejošie artikuli tiek sareizināti ar ražošanas daudzumu. Un šis te viss, kas iet ražošanas pasūtījumā iekšā, visas nepieciešamās izēvielas, veido iztrūkumu noliktavā. Tas ir tas, kad mēs ražošanas pasūtījuma statusā redzam, kas ir nepieciešams sagādāt, ko ir nepieciešams sagādāt, lai varētu šo kleitu ar kabatām zilu saražot. Un šādā veidā veidojas iztrūkums no ražošanas. Un tagad mums ir daudz un dažādi mazi šie tādas vietas, kurās veidojas arī iepirkuma pieprasījums, ir viena no vietām, kurā veido iztrūkumu. Par iepirkuma pieprasījumiem sīkāk mēs skatīsimies tad, kad es demonstrēšu sistēmu, bet iepirkuma pieprasījums pēc būtības ir kaut kas tāds, kas nav ne jāpārdod, ne nepieciešams ražošanā, bet kā šajā piemērā es esmu uztaisījusi iepirkuma pieprasījumu, tuvojas Ziemassvētki, vajadzēs vairāk iepakojumu. Mums vēl nav klienta pasūtījumu, mums vēl nav ražošanas pasūtījumu, bet mēs zinām, ka mums vajadzēs uzpildīt noliktavu. Un arī minimālais atlikums nav, jo visu laiku mums 300 kastes noliktavā nevajag turēt. Mums viņas vajag turēt tikai uz Ziemassvētkiem, tāpēc mēs esam uztaisījuši iepirkuma pieprasījumu, ka mums 2. decembrī būs vajadzīgas sagādāt 300 kastes tieši Ziemassvētku laikam. Un tas varētu būt arī, ja mēs zinām kaut kādas klientu prognozes, kad tuvojas kaut kāda akcija un būs kaut kāds lielāks ražošanas pasūtījumu daudzums, tad arī mēs varam šos iepirkuma pieprasījumus izmantot, bet iepirkuma pieprasījumus var izmantot arī saimniecisko preču sagādē, piemēram, cilvēki, kas strādā instrumentu noliktavā vai kaut kādā mehāniskajā darbnīcā, kas ir ražošanas uzņēmumos kā atsevišķa struktūra vienība, tad arī šādi pasūtījumi var tikt veikti caur iepirkuma pieprasījumiem, kā
atbildīgais par iekārtām saka, ka man ir nepieciešami tur, es nezinu, kaut kādas skrūves vai gultņi. Viņš uztaisa šo iepirkuma pieprasījumu, un iepirkējs uz šī iepirkuma pieprasījuma veids pasūtījumu un iepērk preci. Kas ir labs šim iepirkuma pieprasījumam? Tas, ka saņemot atpakaļ, varbūt nevis atpakaļ, bet saņemot noliktavā šo preci, nezinu, varbūt pēc kaut kādām pāris nedēļām, bieži vien vairs neatcerās, kurš tad to ir sūtījis, kuram to vajadzēja, un nereti šīs lietas arī paliek noliktavā, jo kāds ir aizmirsis, ka vispār ir pasūtījis. Šeit tad ir tā izsakojamība, ka mēs redzam, ka ir cilvēks, kas ir pasūtījis, uz kuru noliktavu, cik gabalu. Un tajā brīdī, kad tas tiek saņemts, tad jau var dot ziņu un paskatīties, to mēs pirkām priekš šī cilvēka. Sistēmā ir arī saglabājies ieraksts, ka viņš to pieprasījumu ir veidojis, un atdot tam, kurš to ir sākotnēji pieprasījis. Nu, lūk, tātad minimālais atlikums, klientu pasūtījums, ražošanas pasūtījums, iepirkuma pieprasījumi, un rezultātā sistēmā izveidojas iztrūkstošo preču pārskats, kurš sakompresē kopā visus šos pieprasījumus, un te mēs redzam, ka etiķete mums ir minimālais atlikums 10,000 gabali, 30,000 ir nepieciešami ražošanā, iztrūkums ir 10,030. Šeit mums ir daudz kas ražošanā, tātad ražošanas pasūtījumos, dažādas lietas, kas mums ir jāiepērk. Šeit mums ir kaut kas arī jāiepērk, tāpēc, ka mums ir klientu pasūtījumi izveidoti. Un te man ir uz šīm kastēm, ko es rādīju, 300 gabali, arī jāiepērk priekš iepirkuma pieprasījumiem. Tātad iztrūkums jau ir 330 gabali. Un tas ir viss, kas ir jāsagādā iepirkējiem. Viņam šajā atskaitē vienmēr parādīsies aktuālā informācija tajā brīdī. Līdz ko būs pasūtījums piegādātājiem izveidots, tā šis iztrūkums pazūd. Jo tajā brīdī, kad mēs izveidojam pasūtījumu piegādātājiem, sistēma saprot, ka šī prece jau ir pasūtīta un vēlreiz viņu pasūtīt nav nepieciešams. Iztrūkstošo preču pārskats mums atrodas modulī pasūtījumi piegādātājiem un arī noliktavas modulī. Abos šajos moduļos ir šī atskaite, bet atskaitē ir viens trūkums. Šajā atskaitē nevar veikt nekādus tādus pierakstus, labojumus, izsekojamību. Šo atskaiti uzģenerē, un tad vai nu caur apkalpošanu vai manuāli tiek veidoti pasūtījumi piegādātājiem. Tādēļ tika izveidots pasūtījumu pārvaldība, kas ir šāds jauns reģistrs, kurš ģenerējas un aprēķinās tāpat kā iztrūkstošo preču pārskats uz konkrētu brīdi. Bet šeit jau iepirkējs var veikt kaut kādas piezīmes, var darboties ar to, liekot konkrēto iztrūkumu grozā, piemēram, ja internetā iepērkas vai procesā, un uzreiz tas pasūtījums nav izveidots, bet iepirkējs jau ar to ir sācis strādāt. Ja viņš ir procesā ielicis statusu, piemēram, viņš jau ir sācis varbūt sarunas ar kaut kādiem piegādātājiem, bet pasūtījums vēl nav veikts. Nu, lūk, un šeit ir arī pēc tam parādīšu saziņas iespēja ar citiem uzņēmuma un sistēmas lietotājiem, lai piemēram, iepirkējs uzreiz varētu nosūtīt ziņu, ka ir kaut kāda problēma ar konkrētu artikulu, ka viņu nevar pasūtīt laikā, vai nav pieejams vispār vairs šāds artikuls. Nu, lūk, un arī ir dažādas atlases un filtrēšanas iespējas, ko šajā artikulu pārvaldības logā sagādnieks var veikt, bet par to mēs parunāsim tad, kad jau strādāsim sistēmā. Un atgriežoties atpakaļ pie šī slaida, tātad pasūtījumu ģenerēšana sistēmā ir iespējama vai nu manuāli. Mēs vienkārši pasūtījumos piegādātājiem spiežam krustiņu un veidojam jaunu pasūtījumu. Var veidot jaunus pasūtījumus ar apkalpošanu, balstoties uz iztrūkumu. Pasūtījumos piegādātājiem ir šī apkalpošana veidot pasūtījumus piegādātājiem no iztrūkuma, vai arī ir iespējams no klienta pasūtījuma pataisno veikt pasūtījumu piegādātājiem no projektu ieraksta. Tātad sistēma savāc šo iztrūkumu un
veido pasūtījumu piegādātājiem, ja ir sadefinēti noklusētie piegādātāji, no kuriem tad automātiski pasūtīt. Nu, un trešais veids šobrīd tad ir automātiski no pasūtījuma pārvaldības. Arī mēs varam veidot pasūtījumu piegādātājiem tajā brīdī, kad mēs rindiņā šajā pasūtījuma pārvaldībā nomainām statusu, arī izveidojas pasūtījums piegādātājiem. Nu, lūk, un šādi tad izskatās pats pasūtījums piegādātājiem. Kā jau es minēju, svarīgi mums ir šo plānoto saņemšanas datumu ielikt, jo tas uzreiz veido nākotnes artikulu plūsmu. Tad uzreiz var arī redzēt, kad ir plānots ražot, kad ir plānots saņemt un kāds būs nākotnes atlikums konkrētajiem artikuliem. Ja šīs plānots saņemt termiņš nav ielikts sistēmā, tad sistēma rāda šo datumu kā plānoto saņemšanas termiņu, ieraksta datumu. Un sistēmā arī pie pasūtījuma parametriem galvenajos iestatījumos var iestatīt vai nu prasīt pasūtījumos piegādātājiem plānoto saņemšanas termiņu vai neprasīt. Ja prasa, tad pie kurā brīdī? Tad, kad saglabā pasūtījumu piegādātājiem vai tad, kad apstiprina. Tātad ir divi laiki, kad to var pieprasīt vai arī neprasīt vispār. Nu, lūk, un, protams, arī ir iespēja izdrukāt pasūtījumu piegādātājiem un pat taisno arī sūtīt e-pastā piegādātājiem no sistēmas šo pasūtījumu. Un bieži vien sūtot no sistēmas šo pasūtījumu piegādātājiem uz piegādātāju, ir ērti, ja šis pielikums ir nevis PDF formātā, bet Excel formātā, jo pretējā puse, saņemot šo pasūtījumu, uzreiz var kopēt, rediģēt šo ierakstu un jau apstrādāt daudz operatīvāk un ērtāk. Šobrīd visu to, ko jūs redzējāt mūsu prezentācijā, apskatīsim arī sistēmā. Pirmais būs, tātad ir izveidots ražošanā ir ražošanas pasūtījums, kurš ir savukārt pasūtīts klientu pasūtījumā. Tātad ražošanas pasūtījums, un šeit mēs redzam visas izeivielas, kas ir nepieciešamas, lai saražotu šo kleitu. Uz 23. oktobri ir jāsāk ražot, un 28. tā ir jābeidz ražot. Nu, lūk. Pasūtījuma piegādātājiem modulis atskaites, iztrūkstošo preču pārskats. Palaižam šo pārskatu. Un šeit mēs varam aplūkot visu, ko sistēma ir sarēķinājusi, kas tad ir nepieciešams sagādāt. Ko tad ir nepieciešams sagādāt? Noliktavas atlikumā mums nekas nav, tātad mums ir minimāli atlikumi kaut kādiem artikuliem, un šeit ir ražošanas rezerve, un ražošanas rezervi mēs varam, viņi ir zilā krāsā, tātad mēs varam uzspiežot uz jebkuru no šiem daudzumiem, mums atveras ražošanas pasūtījums saraksts. Ja būtu vairāki ražošanas pasūtījumi, tad tur būtu vairāki ieraksti, un mēs varam arī aiziet līdz pašam ražošanas pasūtījumam. Ražosim šo kleitu, tādēļ ir nepieciešams šis daudzums. Tādā veidā mēs varam detalizēti paskatīties, no kā veidojas šī kopējā summa ražošanas iztrūkumā. Nu, lūk, šeit tas pats ir ar iepirkuma pieprasījumiem, ka mēs spiežam uz iepirkuma pieprasījumiem, un tie arī parādās detalizēti, un arī klientu pasūtījumos mums nekā nav. Un šie P burtiņi, ko nozīmē šie P burtiņi, ka šiem artikuliem, kurus mums ir jāiepērk, ir noklusētais piegādātājs. Un uzspiežot uz šo P burtiņu, mēs redzam, ka etiķeti mēs iepirksim no Sijā Šarlotes audumi. Tas ir mūsu noklusētais piegādātājs. Un šeit mēs varam paskatīties uz uzlīmēm, kur mēs uzlīmes pirksim no EasyPack. Mēs pirksim EasyPack uzlīmes.
Tādā veidā mēs redzam, ka mums ir šie noklusētie piegādātāji un varam veidot apkalpošanu. Apkalpošana pasūtījumu piegādātājiem, veidot pasūtījumus no iztrūkuma šajā brīdī. Ja mēs vienkārši palaidīsim šo apkalpošanu, sistēma uz noklusētajiem piegādātājiem izveidos pasūtījumu ar nepieciešamo daudzumu. Bet to mēs šobrīd nedarīsim, tāpēc ka mēs visu pasūtīsim caur pasūtījumu pārvaldību. Nu, lūk, pasūtījuma pārvaldība atrodas pasūtījuma piegādātājiem modulī. Šāds reģistrs. Automātiski viņš atverās tukšs, jo viņš vēl nav aprēķinājies. Mēs saliekam, ka mēs gribam redzēt pilnīgi visus pasūtījumu statusus, ne tikai to, kas trūkst, un spiežam podziņu aprēķināt. Šajā brīdī sistēma aprēķina un parāda visu, kas mums notiek ar pasūtījumiem. Tātad šeit mums ir headera zona. Šeit mēs varam atlasīt dažādas atskaites. Te mēs varam veikt kaut kādu atlasi, tad, kad ja jau ir izveidots pasūtījums, atlasīt konkrētu pasūtījumu vai konkrētu piegādātāju, uz kuru jau ir izveidoti pasūtījumi. Un aprēķina sadaļā savukārt mums ir tāds pats iztrūkuma aprēķina logi, kā ir iztrūkstošo preču pārskatā. Mēs varam atlasīt konkrētam artikulam iztrūkumu, mēs varam konkrētai artikulu grupai atlasīt iztrūkumu vai klasei, vai arī izslēgt kādu klasi, kurai mēs negribam redzēt iztrūkumu. Mēs varam skatīties konkrētus piegādātājus, no kā mēs iepērkam konkrēto preci. Mēs vēlāk arī ar šo pastrādāsim. Tātad patiesībā šī visa specifikācija ir līdzīga kā iztrūkstošo preču pārskatam. Nu, lūk. Jaunus artikulus šajā sarakstā pievienot nevar. Jo viss šis, kas šeit parādās, ir veidojies balstoties uz šiem iepriekšējiem iztrūkuma parametriem, kā klienta pasūtījums, ražošanas pasūtījums vai iepirkuma pieprasījums. Tātad mēs nevaram vienkārši šeit pievienot jaunu artikulu un viņu nopirkt, jo nav apakšā nekāda iztrūkuma sistēmā. Nu, lūk. Bet mēs varam veidot tad, teiksim, darbības jau ar esošajām rindām. Tā, audums zils. Mums ir iztrūkums uz 120 metriem. Šeit ir mērvienība, pamatmērvienība vienmēr šeit tiks rādīta. Un pirmais iztrūkums ir uz 23. datumu. Ja ir vairāki ražošanas pasūtījumi, vienu ražos 23. oktobrī, otru ražos 2. novembrī, trešo varbūt kaut kad decembrī, tad sistēma vienmēr rādīs pirmo iztrūkuma datumu, un arī pēc iztrūkuma datuma tiek kārtotas tās rindas, sākot ar ātrāko iztrūkumu, lai izveidojot šo sarakstu, iepirkējiem tad būtu pirmās nepieciešamās rindas arī acu priekšā. Nu, lūk, šeit mēs redzam kaut kādus daudzumus, un mēs varbūt nevaram saprast, vai mums uzreiz viss jāpērk, vai mēs varam arī kaut ko pa daļām pirkt. Un tajā brīdī, kad mēs uzspiedīsim te, kur ir lielāks cipars, uzspiežam uz šo artikula kodu un veidosim atskaiti iztrūkstošo preču detalizāciju. Un šī iztrūkstošo preču detalizācija mums parāda, ka mums ir nepieciešami 30 gabali etiķešu uz šo ražošanas pasūtījumu. Un šeit ir arī tas ražošanas pasūtījums, kuru var atvērt vaļā. Kāpēc šeit ir 10,030? Tāpēc, ka uzspiežot ar F2 uz artikulu, mēs redzam, ka kartiņā ir ielikts minimālais atlikums 10,000. Līdz ko nav redzams detalizācijā kaut kāds daudzums, skaidrs, ka tas nāk no artikulu kartiņas no minimālajiem atlikumiem. Līdzīgi arī ar šiem sieviešu šortiem nav vispār pirmais iztrūkuma datums redzams, bet redzam, ka iztrūkums ir. Ja mēs ieejam šajā artikulu kartiņā, redzam, minimālais atlikums ir 20 gabali. Tādā veidā strādā iztrūkums uz minimālo atlikumu. Savukārt šeit mums ir jauna tāda rindiņa, pieprasījums. Tātad
Mums ir nē, es nepareizi atvēru šo, man bija iztrūkstošo preču detalizācija. Mums ir gan, ražošanas pasūtījums, kurā mums ir nepieciešams, šo kasti, nosūtīt, gan arī mums ir iepirkuma pieprasījums, ka mums uz Ziemassvētkiem uz 2. decembri ir šīs 300 kastes jāsagādā. Šie pieprasījumi sistēmā uzreiz ielec jaunā rindā, jo viņi ir atsevišķi kā tādi pieprasījumi. Šie pieprasījumi nekad neskatās, vai ir jau pasūtīts. Viņi neskatās, vai ir noliktavā. Ja ir iepirkuma pieprasījums, viņš vienkārši ir jāpērk, neskatoties ne uz ko, vai ir atlikums vai nav, vai ir jau pasūtīts vai nav. Iepirkuma pieprasījums ir tā kā pa virsu visam tam, kas notiek ar šo artikulu sistēmā. Tāpēc viņš arī ir atsevišķi izdalīts, un šo pieprasījumu pasūtot un saņemot, viņš vienmēr būs atsevišķā rindā gan pasūtījumos piegādātājiem, gan saņemšanas ierakstā, jo šī rinda, kad viņu pasūta un saņem, pēc tam dod signālu atpakaļ uz šo iepirkuma pieprasījumu, ka tas ir pasūtīts vai saņemts. Mēs iziesim cauri šim procesam, tad jūs arī sapratīsiet, kāpēc viņš tik ļoti īpašs un izcelts. Nākamā rinda mums ir šeit kleita ar kabatām zila. Pirmais iztrūkuma datums ir 19. Novembris, bet mēs neredzam iztrūkumā nekādu daudzumu. Kāpēc tad tas iztrūkst? Un šeit ir tādas 3 izsaukuma zīmītes, ko tas nozīmē. Mēs aizējam, uzspiežam uz šo artikulu un iztrūkstošo preču detalizācijā mēs redzam, ka jā, pasūtījums piegādātājiem ir izveidots uz 22. novembri, bet klienta pasūtījums ir apsolīts uz 19. novembri. Tas nozīmē, ka pasūtījums ir veikts, it kā iztrūkuma nav, bet ir izveidojies iztrūkums uz chronoloģiju. Tad ir jautājums, vai nu klienta pasūtījumā ir jānomaina plānotais nosūtīšanas datums uz 22. novembri un jākomunicē ar klientu, ka pasūtījums kavēsies, vai arī, ja tur klients nepiekrīt, tad piegādātājs savu darbu nav izdarījis. Viņš nav pasūtījis uz to brīdi, kad tiešām tas ir nepieciešams. Nu, lūk, un tad ir jau pasūtītas lietas, un šeit ir sarkani datumi. Sarkanie datumi savukārt nozīmē, jūs redzat, viņi visi ir vecāki par šodienas datumu. Un iepirkējam darbs nebeidzas tajā brīdī, kad viņš ir veicis pasūtījumu. Viņa darbs beidzas tajā brīdī, kad tas viss ir arī atvests uz uzņēmumu. Un, ja ir kaut kādi pasūtījumi, kuri kavējas ar plānoto saņemšanas termiņu, tad šādi datumi parādās iepirkējiem sarkanā krāsā, un iepirkēja uzdevums ir tad sazināties ar to piegādātāju, kas šajā gadījumā ir DDD3, un prasīt, kāpēc viņš nav piegādājis un kad tad būs. Un tajā brīdī, ko dara iepirkējs, viņš var vaļā ar F2 izveidoto pasūtījumu, te ir pasūtījuma numuri, un jau atapstiprina šo pasūtījumu un veic izmaiņas uz datumu, kas tiek apsolīts, ja? Jaunais datums. Un tajā brīdī mēs pārrēķināsim šo te sarakstu, un jau šī rindiņa vairs nav sarkana. Viņa jau ir melna, jo ir nomainīts plānotais saņemšanas datums. Un kāpēc to ir svarīgi zināt? Jo iespējams šo visu, kas ir pasūtīts, kāds gaida, un ražošanai un pārdošanai ir vajadzīgs zināt tad jaunais piegādes datums. Parunāsim par kolonnām šobrīd. Mēs izgājām cauri rindām, tagad par kolonnām. Tātad te ir artikula kods, artikula nosaukums. Spiežot gan uz artikulu kodu, gan uz artikulu nosaukumu F2, tiek atvērta artikulu kartiņa. Šeit ir kolona iztrūkums, kura rāda iztrūkstošo skaitu. Pirmais iztrūkuma datums, iztrūkums pēc chronoloģijas. Tas ir tās izsaukuma zīmītes. Šeit ir status, kādā šī rinda atrodas, kādā statusā. Pasūtāmais artikuls piegādātājs, no kura mēs pirksim. Nepieciešamais daudzums, vai šajā gadījumā tas jau ir pasūtītais daudzums, tur, kur ir pasūtīts. Mērvienība, kādu mēs iepērkam. Ja ir zināma cena, vai arī jūs liekat savos pasūtījumos piegādātājiem cenu, tad arī var norādīt cenu. Plānotais saņemšanas datums, un, ja ir izveidojies jau pasūtījums, tad pasūtījuma ieraksts.
Līguma numurs tas ir tajā brīdī, ja jūs strādājat ar piegādātāju līgumiem, jums ir piegādātāja līgums, no kura jūs veicat pasūtījumus, tad šeit var arī izvēlēties, saskaņā ar kuru piegādātāja līgumu jūs veidosiet pasūtījumu. Nu, un papildus šeit ir liela daļa kolonu atkārtojas. Bet te mēs varam norādīt arī ražotāju, ja mums ir pasūtāmais artikls, bet tas piegādātājs piegādā no 3 dažādiem ražotājiem. Mēs arī varam pateikt piegādātājam, no kura tieši ražotāja jūs gribat šoreiz saņemt to izēvielu. Tas ir tad, ja jums tas ir svarīgi. Te ir piegādātāja īsais nosaukums, var rakstīt arī kaut kādus komentārus, atsauksmes. Komentārs aizies uz ražošanas pasūtījuma komentāra kolonu matricā. Atsauksme savukārt aizies uz pasūtījuma piegādātājiem headera lauku atsauksme. Saziņa šeit ir arī iespējams sazināties ar citiem sistēmas lietotājiem, to mēs arī tūlīt apskatīsimies. Un informācijas sadaļā jau ir vairāk tāda tehniskā informācija, kas ir nepieciešama gan konsultantiem, lai varētu saprast, ja kaut kas nav izdevies pareizi. Nu, lūk, tagad mēs pasūtīsim kādu no iztrūkstošajām precēm, lai jūs redzat, kā tas pasūtījums veidojās. Mēs pasūtīsim etiķetes, visas 3 etiķetes. Tad, ko es daru? Es eju un saku, tātad sākšu apstrādāt šo iepirkumu. Un man sistēma uzreiz iemet, ka man jāpasūta 30 gabali. Es varu pateikt, ka es tomēr sūtīšu tikai 25, un tad parādās, ka iztrūkums vēl ar vienu paliek. Bet es mierīgi varu arī pateikt, ka es sūtīšu 40 vairāk nekā ir nepieciešams, zinot, ka rezervīte noderēs. Nākamā lieta, ja artikulam ir piesaistīti pasūtāmie artikuli, tad tos mēs arī visus redzam šajā kolonnā. Mēs atverot šo kolonnu uz dropdownu, redzam visus pasūtāmos artikulus, no kā mēs šo varam nopirkt. Un tajā brīdī varam jau skatīties. Šeit ir arī cena, kur mēs redzam, par kādu cenu tad mēs esam vienojušies ar piegādātāju, vai viņam ir līgums, un cik līgumā ir atlikušais daudzums, piemēram. Te ir vairāk informācijas, ko mēs varam apskatīt, bet ir arī iespēja, ka mēs varam, droši vien šo mēs varētu paskatīties. Mēs varam arī šeit redzēt artikulu saņemšanas vēsturi. Ja mēs uzspiežam uz artikulu saņemšanas vēstures, man, diemžēl, viņš nekad nav saņemts, bet šeit rādīsies visa saņemšanas vēsture, no kādiem piegādātājiem, pa kādu cenu, kādā datumā, kādā valūtā jūs esat iepirkuši. Un šeit artikulu saņemšanas vēsturē jūs varat redzēt tās cenas un saņemšanu un skatīties, kurš tad bija tas piegādātājs, kurš ir par visizdevīgāko cenu jums piegādājis, un to arī tad likt šajā pasūtījumā. Vēl viena vieta, kur paskatīties statistiku par piegādātāju. Nu, lūk, tātad mēs izvēlamies šo piegādātāju. Viņš arī uzreiz ieliec tas piegādātāja nosaukums. Šarlotas Audumi, 40 gabali. Tā, un tagad es domāju, ko es vēl no Šarlotas Audumiem varētu pasūtīt, lai būtu pilns pasūtījums. Tātad es eju uz šo aprēķina sadaļu un ielieku piegādātāju. Izvēlos Šarlotas Audumi. Eju atpakaļ un aprēķinu. Un sistēma man iedod pilnīgi visus artikulus, kuros kā piegādātājs ir norādīts Šarlotas Audumi. Un tā es redzu, tātad es vēl varu etiķetes nopirkt, diegu un audumu, visu šo es varu no viena piegādātāja pasūtīt. Tādā veidā uzreiz man ir vieglāk veikt pasūtījumu, nemeklējot pa artikulu kartiņām. Tātad es arī šo ielikšu procesā. Kā jau es teicu, visas etiķetes te pasūtīsim šis procesā. Un šis arī būs pie Šarlotes, un šis arī būs pie tā paša piegādātāja. Un kā mēs varam šo filtru noņemt, mēs vienkārši izdzēšam to piegādātāju filtru, atlasi un vēlreiz aprēķinam. Un šis aprēķina skats atkal ir pilnā sarakstā. Nu, lūk, tagad mēs esam sapratuši, kā tad mēs šīs visas lietiņas pasūtam. Un tas procesā nozīmē to, ka mēs esam sākuši to darbu, bet pasūtījums vēl nav veikts. Mēs domājam, mēs skatāmies,
ko mēs varam, ko mēs nevaram. Un tajā brīdī, kad mēs esam sapratuši, tad ir tāds status kā grozā. Bet grozā status pārsvarā ir domāts tam, ja jūs pasūtat kaut ko internetā un pildat to grozu, jo tur, piemēram, pasūtot internetā kaut kādu summu sasniedzot, tad ir bezmaksas piegāde, piemēram. Ja? Un tad jūs esat kaut ko salikuši grozā, arī internetā grozā, šeit grozā. Un tad jau, kad jūs esat sūtat to grozu, tad arī šeit jau likt nākamo statusu pasūtīts. Grozā ir tiešām vairāk priekš tā, ja jūs pasūtat internetā. Bet šo statusu grozā var izlaist un likt uzreiz pasūtīts. Un tagad sistēmas saka, ja jums ir ļoti, ļoti garš saraksts, šeit ir ļoti īss saraksts, bet ja jums ir ļoti garš saraksts ar kaut kādām 500 rindām, kuras visas jūs neredzat, tad sistēma jums saka, jums ir vairākas rindas, ko jūs esat ielikuši procesā vai grozā pie šī piegādātāja, vai jūs visas rindas vēlaties pasūtīt. Un es saku, jā, visas rindas, un tagad sistēma atkal saka, izvēlieties manuāli, ievietot visas rindas, vai jūs izvēliesieties manuāli. Sistēma parāda groza artikuls tikai tad, ja grozā ir. Ok, tad mēs vienkārši saliekam visu grozā sākumā. Jā, tas viņš tikai pa grozu šitā rāda. Jo internetā tas ir, ka negrib visu grozu pasūtīt. Tātad mēs liekam pasūtīts un sakam jā, un tad izvēlēties manuāli. Un sistēma parāda, šis jums ir grozā. Jūs varat izvēlēties vai nu tikai 2 no tām lietām, vai visas 3. Mēs šobrīd vienkārši teiksim pasūtīt un jā, ievietot visu. Un visas šīs rindas nonāk statusā pasūtīts. Šajā brīdī, kad ir status pasūtīts, sistēmā izveidojas pasūtījums piegādātājiem. Šeit ir jau šis numurs, un ir izveidojies pasūtījums piegādātājiem neapstiprināts bez plānotā saņemšanas termiņa. Vienkārši tie visi daudzumi, kas bija atzīmēti, tie ir iekrituši pasūtījumā piegādātājiem. Kā bieži tas notiek? Tad šis pasūtījums piegādātājiem tiek aizsūtīts piegādātājiem, piegādātājs atsūta, un viņš saka, visu varu, bet etiķetes logo 10,000 man nebūs. Man būs tikai, nezinu, tur vai vispār nebūs, vai būs mazāka summa. Un tajā brīdī jūs šeit arī varat pateikt, ok, tad, ja nevar piegādāt visas, tad mēs liekam atpakaļ procesā. Aprēķināt. Tā, grozā. Jā, un procesā. Jāiet cauri. Un tad šeit pazūd pasūtījums piegādātājiem. Un pasūtījumā ir vairs tikai 2 rindas. Tātad 3. rindu šis piegādātājs atteicās piegādāt, dzēšam ārā un meklēsim pie cita. Nu, lūk, tātad pasūtījums ir izveidots. Tas, ko mēs varam nākamo darīt, mēs to pasūtījumu varam apstiprināt. Un šajā brīdī sistēma pasaka, jums ir vairākas rindas, vai vēlaties visas apstiprināt? Jā, un apstiprinam. Man nav ielikta kontrole nekāda par plānoto saņemšanas termiņu. Tātad, ja šobrīd man ir izveidojies pasūtījums bez plānotā saņemšanas termiņa, man tas nepatīk. Es izveidoju atpakaļ pasūtīts. Jā, visas atceļam. Aizeju uz failu, iestatījumi, pasūtījuma parametri un pasaku, kā plānot saņemt obligāti apstiprinātiem pasūtījumiem. Saglabāju. Un šajā brīdī, kad es saku apstiprināts, plānot saņemt ir jānorāda obligāti. Sistēma neļauj apstiprināt pasūtījumu, ja, un tātad es vispirms norādu datumu, kad to saņems. Viņš man tagad savādāk nevar tā 22. man jāsaņem, jo 23. ir jāsāk ražot. Tātad abām rindām, katrai rindai var arī norādīt savu termiņu, un tad sistēma saliks jau pasūtījumā par rindām plānotos termiņus un apstiprinam.
un jā, visus grālos apstiprināt, un šajā brīdī es apstiprinu, un arī pasūtījumā piegādātājiem ir šis plānotais saņemšanas termiņš. Nu, lūk, un tagad mums ir vienkārši jāgaida, kad pasūtītā prece ienāks noliktavā. Tas ir tāds process, kā var strādāt ar šo pasūtījumu pārvaldību. Pētīt, skatīties, pirms ir veikts pasūtījuma process, krāmēt grozā, krāmēt ārā, veikt pasūtījumu, pēc tam pasūtījumu labot, izņemot preces ārā vai samazinot daudzumu, vai arī jau, ja viss iet gludi, vienkārši iziet cauri visiem procesa posmiem un apstiprināt pasūtījumu piegādātājiem. Tagad mēs paskatīsimies, kā izskatās iepirkumu pieprasījumi un kā tie strādā kopā ar pasūtījumu pārvaldību arī dzene. Tad iepirkuma pieprasījumu veido lietotājs. Piemēram, viņš plāno saņemt 6. novembrī, izveidojam autoru, izveidojam noliktavu, ka tie būs instrumenti. Un mēs zinām, ka mums vajag tātad svarus elektroniskos. Es tagad skatos artikulu sarakstā. Svari. Svaru nav, bet man vajag svarus. Es kā cilvēks parastais nevaru veidot sistēmā artikulus. Es rakstu vienkārši elektroniskie svari. Man vajag elektroniskos svarus, vienu gabalu, protams, mērvienība gabals. Plānotais ir saņemts jau šeit, te nav obligāti viņš jāieraksta. Iepirkuma iemesls tuvojas inventarizācija, tāpēc vajadzēs svarus, ar ko svērt. Ko es vēl varu darīt? Es varu aiziet uz internetā, atrast mājaslapu, kurā es esmu atradis tieši šādus svarus vajag. No šāda piegādātāja es nokopēju šo linku, pielieku šo linku saiti klāt. Ieraksts jāsaglabā, jā. Pielieku šo saiti klāt, svari, saglabāt. Tas nozīmē, ka cilvēks, kurš pirks, viņš jau redzēs, no kā es to esmu iedomājies pirkt. Bet sistēmā nekas neaizies uz iepirkuma pārvaldību, ja nebūs artikula koda. Tad man ir jālūdz kādam, lai izveido jaunu kodu. Un to es varu izdarīt tā, ka es uzspiežu šo iepirkumu pieprasījumu, labā peles poga jauns uzdevums, un es rakstu, nevis nāc pakaļ svariem, bet izveido jaunu artikulu. Lūdzu. Dodu uzdevumu šai personai, veidot uzdevumu. Vai saglabāt izmaiņas nākotnē? Nē, negribu saglabāt izmaiņas. Tātad sistēmā izveidojas uzdevums, un es pati sev iedevu uzdevumu, lai labāk to varētu jums nodemonstrēt. Kur man ir uzdevums saraksts, task manager, un es redzu, ka man ir 3 uzdevumi. Es atveru vaļā, varu vaļā šo uzdevumu, kur man ir, tie nav pakaļ svariem, bet 4. uzdevums. Šis tātad izveido jaunu artikulu. Pielikumā jau ir arī iepirkuma pieprasījums. Es to pieprasījumu vienkārši veru vaļā. Elektroniskiem svariem vajag izveidot jaunu artikulu. Lūdzu, tūlīt mēs izveidosim artikuli, gabali, kas mums vēl jāpārbauda, vai tas ir noliktavas artikuls. Jā, noliktavas artikula atzīmīta ir. Tas ir pats minimums. Protams, izveidojas artikuls. Mēs apstiprinām šo iepirkuma pieprasījumu. Tas ir jautājums, kuram ir kuras tiesības apstiprināt vai tikai izveidot. Uzdevums ir izpildīts. Viņš arī man uzreiz parādās tikai vairs 2 uzdevumi, ka jāpilda. No mana saraksta arī tas uzdevums ir pazudis, jo viņš ir izpildīts. Un tajā brīdī pārrēķinot šo te, mums kaut kur jāparādās, kur ir elektroniskie svari pieprasījumi uz vienu svaru 6. novembrī. Uz vieniem svariem 6. novembrī. Tad es kā iepirkējs varu iet virsū iztrūkstošo preču detalizācijā. Redzu, iepirkuma pieprasījums.
Skatos, jā, re, kur ir, atveru vaļā šo linku uzreiz. Skatos, tātad šeit viņi, mans kolēģis grib tieši šos svarus. Sazinos tur ar piegādātāju un saprotu, ka piegādātājiem šo svaru nav uz 6. novembri. Tad es eju uz saziņas sadaļu un saku, svaru nav un enter. Šajā brīdī atkal izveidojas uzdevums. Es neesmu norādījis, kam. Svaru nav. Un izveidojas uzdevums, un tajā brīdī es no šejienes viņu nevaru atvērt, tad svaru nav, un tas cilvēks atkal redz, ka svaru nav, un tādā veidā mēs komunicējam, kamēr mēs tos svarus atrodam. Nu, lūk, šeit mēs arī, piemēram, varam paprasīt, nepiegādā šis piegādātājs. Un tādā veidā mēs varam komunicēt ar mūsu kolēģiem. Nepiegādā šis piegādātājs, viņš man raksta pretī. Nekas. Mainīsim specifikāciju. Es saņemu atpakaļ, atjaunoju komentārus, nekas, mainīsim specifikāciju. Ok, es gaidīšu, kad šis te pazudīs no mana kā iepirkēja saraksta un parādīsies kaut kādas citas etiķetes tās vietā. Nu, lūk, te ir stāsts par, ko vēl es varētu pastāstīt par pasūtījumu pārvaldību. Tātad, jā, šie te atlases parametri. Ja mēs jau esam izveidojuši kaut kādu pasūtījumu, piemēram, 2400111, enter, un tad sistēma atlasa to pasūtījumu. Ja mēs gribam saprast, ko tad mēs esam pasūtījuši šajā pasūtījumā, atkal pie nosacījuma, ka ir daudz rindas, ir ļoti grūti citādāk šo pasūtījumu pārvaldību apskatīt. Un otrs ir enter, tad mums viss parādās, ko mēs esam pasūtījuši pie Šarlotas audumiem. Un te atkal būs visi tie pasūtījumi, kuri būs uz šo piegādātāju. Šis te atlase strādā bez loga pārrēķināšanas, bet ja mēs aprēķinos kaut ko mainam, vai artikulu atlasi, vai artikulu grupas atlasi, vai piegādātāja atlasi, tad mums ir jāspiež podziņa pārrēķināt, jo tur jau tad sistēma pārrēķinās šo atlasi atbilstoši norādītajiem parametriem. Tā, mums ir 10 minūtes palikušas. Tagad es domāju, mēs dosim jautājumiem vietu. Tātad pasūtījuma pārvaldība piegādātāju ērtībai, iepirkumu pieprasījumi, lai varētu pasūtīt kaut ko, kas ir nepieciešams. Un tajā brīdī, kad ir veikts pasūtījums, tad arī sistēmā cilvēks, kurš uz savu iepirkumu pieprasījumu izveidojas, viņš redz, ka tas ir pasūtīts, un tad, kad tas ir saņemts, tad arī var redzēt, ka ir saņemts. Un tad jau ir jautājums, vai iepirkējs iepērk preci uzreiz uz to noliktavu, kā šajā gadījumā, piemēram, uzreiz saņem preci uzreiz uz instrumentu noliktavu, jo viņš redz, ka tas ir vajadzīgs priekš instrumentu noliktavas, vai arī var veidot tādu darba plūsmu, ka šie te Wi-Fi bīdmērs tiek saņemts uz galveno noliktavu, tad tiek dots uzdevums, hei, nāc pakaļ, un tad tiek veidota noliktavas kustība no galvenās noliktavas uz instrumentu noliktavu. Tas jau ir atkarīgs no tā, cik daudz izsekojamības un cik daudz ierakstus un kāda ir jūsu iekšējā procedūra.